Šodien pie mums ciemos ir 2010. gada Latvijas rallija čempions, LMT komandas pilots Andis Neikšāns. Sveiks, Andi! Sveiki! Kā nu ir tā sajūta, ka tuliņ sāksies jaunā sezona, un turklāt man ir zināms, ka tev ir jauns autiņš? Jā, tā sezona sākušās viena aiz otras jau ir 12 gadus, tā kā tās izjūtas ir pazīstamas, bet tas galvenais jauninājums tomēr šoreiz ir tā jaunā mašīna, kas ir 10. paudzes evolūcija, un tiešām tas ir tāds nezināmais faktors, kas tā kā rada tādu mulsumu, bet esam aizdījuši pirmos testus, esam ļoti apmierināti, tā kā nedaudz esmu nomierinājies un domāju, ka būs labi. Kādēļ tu izvēlējies, ja pareizāk sakot, tavu komandu izvēlējās tieši 10. evolūciju? Pa lielam rallijā ir tās klases, ir šīs te pasaules tehnika, A grupa, tas ir pārbūves, tur ir ļoti plašas, ļoti dārgas, tās mašīnas maksā ap 1 000 000 eiro, un viņas ir tās mašīnas, kurām brauc pasaules līmeņa braucēji, tur Solbergs, Hirvunens, Loips, tas ir pasaules tops. Jā. Bet tā otrā spēcīgākā klase, kas ir, tā ir N grupas mašīnas. Tur ir atkal ir tāda automobiļu federācija pasaulē, kas tā kā izlasa vispār, kuras mašīnas var piedalīties šajā klasē. Un no pilnpiedziņas mašīnām tās pa lielam ir divas – Subaru un Evo, kas ir jau uz ielas pietiekami sportiskas, tāpēc arī ar šīm te pārbūvēm viņi jau ir pielāgojami sportam diezgan viegli. Par evolūciju ir izvēle tā, tāpēc, ka viņa ir labāka Latvijas ceļiem piemērotāka. Un 10. modelīts tas ir tā kā pēdējais un ceram, ka ātrākais. Saki lūdzu, pirms tam jūs braucāt ar 9. evolūciju. Jā. Kāpēc tieši nepalika pie 9. jo viņi jau tā kā bija pierasta? Nē, pierasta ir, bet, teiksim, ja godīgi, tad šobrīd salīdzinot tos ātrumus liekas tā, ka ar 10. būs vēl daudz jāmācās braukt, bet šobrīd pie neprecīzas braukšanas, pie nepilnvērtīgas tehnikas izmantošanas, ātrumposma laiki jau ir līdzīgi ar 9. paudzes evolūciju. Bet no 9. atkal bija apgūts viss, bija izņemts gan tehniskā ziņā, pilnīgi regulējumos, viss, gan braukšanas ziņā bija izspiests viss maksimums. Tātad šai jaunajai 10. paudzes evolūcijai ir vienkārši potenciāls, kurš ir jāapgūst, kur jāstrādā, un tad varēs, es ceru, uzstādīt labākus laikus. Tajā brīdī, kad tu tagad esi iesēdies jaunajā 10. evolūcijā, kāda ir tā lielākā atšķirība, tās sajūtas līmenī? Tā tīri, teiksim, uz papīra tās atšķirības tādas, ka 10. evolūcijā ir lielāka jauda, bet arī svars ir lielāks. Tātad it kā ātrāk, bet svars lielāks, un svars tomēr līkumos dara savu un nevar tik veikli izbraukt. Bet no vadāmības viedokļa, es nezinu, tur pat īsti nav ko salīdzināt. Tur ir vienkārši viss ir no jauna jāsāk mācīties braukt. Kur tika sagatavot jaunā evolūcija, Latvijā vai ārzemēs? Tieši tā garāžas vieta bija Lietuvā, bet to darīja manis paša mehāniķi, mūsu biedrības NR Sporta mehāniķi, tā tehnika visa ir apgūta un apkalpošanā arī, es domāju, tas lieliski noderēs. Par tehniku, par sagatavošanu un pašu tehniku var teikt, ka viņi sastāv no tādām komplektējošām detaļām, kas ir sporta mezgli. Un viņus var, viņiem, protams, tas viss ir pret cenu, bet jāsaka, ka šī mašīna ir, visi mezgli ir top specifikācijas labākā līmeņa, un varbūt arī tas rada tās mašīnas ātrumu un pārliecību, ko testos jau es ieguvu, ka viņai ir potenciāls. Kas notiks ar veco evolūciju? Vecās ir, viņas jau aiziet apritē un viņas pārdodās un tā tālāk. Cik daudz laika tu esi jau pavadījis treniņu braucienos ar jauno evolūciju? Rallijā parasti uzskaita kilometrāžu, un mēs esam veikuši ap 300 km līdz sacensībai. Tie varētu būt jau ap 400 km, jo vēl viens tests veiksim. Es domāju, ka tas nav maz priekš pusotras nedēļas. Ja nav noslēpums, kurā vietā notiek šie treniņu braucieni? Tas ir visdažādākie paņēmieni, kā to dara. Var piedalīties sacensībās. Mēs arī šo iespēju izmantojām. Bija Lietuvā mini-rallijas, kurā mēs piedalījāmies. Paši organizējam, Latvijā citi organizē, un vienus testus arī Lietuvā braucām, kā Lietuvā organizēts, pat cik arī pirmais posms būs Lietuvā. Tā kā tas visdažādākās iespējas, un arī pat autokrosa un dažādās trasītēs ir, tur gan braukšanas iemaņām lielu pievienoto vērtību tas nedod, bet tomēr pārbaudīt tehniku var arī apļa trasītēs, teiksim, ziemas krosa trasēs. Būtībā tai trasē ir jābūt sagatavotai, vai ne?
Protams, jā, ja ir tur diezgan daudz faktori. Ja ir arī parasts ceļš, viņš var būt aizsniedzis, un tā braukšana ir vienkārši muļļāšanās. Ja tas ceļš ir pārāk šaurs, tad arī nav, ja viņam ir, nezinu, tie tā kā šķūrēts sniegs un tādi ledus, tā kā kluči sakrituši, tā kā kunkuļi uz ceļa, tad atkal nevar trajektoriju braukt, jo viņi vienkārši pa viņiem trāpīt, tad viņi cieti sasluši. Tagad tas pēc atkušņa tāds laiks nepārāk pateicīgs, tā kā, jā, tur diezgan daudz faktori. Pēc nelielas muzikālas pauzes turpināsim sarunu ar LMT rallija komandas pilotu Andi Neikšānu.